Andrijs Niedra Līduma dūmos. Romāns Pagātnes liecinieks. Lasa Aleksandrs Kūlainis. Direktors tapa nopietns, bet tur biedrība taču katrs pie pirkstiem pierādīs, ka jūs maldāties, ka man nav nekādu ideālu, nekad to nav bijis, ka viss mans iesākums un gals ir kailas egoisms, viņš tā teica. Tas ir taisnība, direktori, jūs nemīl nevienas, to es zinu jau no agrākiem gadiem. Un par jūsu bojāiešanu priecātos daudzi. Jūs nemīl vienas tādēļ, ka jūs tos kungus un viņu dēlus par daudz labi pazīstat. Bet cilvēks mīl tikai to, kas viņu tur par labāku nekā viņš ir, vai arī sevi par sliktāku. Un tad otrkārt, jūsu ideja ir tāda, kas nāvēs savu domātāju. Ievērojiet tikai. Katra lieliska ideja biedro cilvēkus. Lai arī pamazām, bet viņa biedro, viņa iesilda sirdis pati izplatīdamās. Bet jūsu ideja, jūsu padrošā formula jums audzēja ienaidniekus, ka jāzvanam no pūķa zobiem, jo tālāk viņa izplatās, jo vairāk jums skauģu un naidnieku zaimotāju un ļauna vēlētāju. Ne tādēļ, ka viņi nīdētu jūsu lietu, jūsu darbu, bet tādēļ, ka viņi gribētu paši būt šā darba darītāji un viņa augļu baudītāji. Un treškārt, pasaulē nepacieš kailas idejas, bet jūsu ideja ir kaila līdz matemātiskai bezkaunībai kaila. To aizgājušais biedrs pareizi novērojis. Viņas skailumā zināms viņas spēks, bet arī jūsu posts, un lielu ideju pasaulē arī nepanes. Jūsu domas ir par kailām, par lielām. Tur nāks, tur jānāk vārpu lasītājiem pēc jūsu pļauma, tur jānāk tādiem, kam tāpat patiks 10% dividendus kā jums, bet viņi būs diezgan prātīgi un diezgan maziski, lai iedzītu no savas naudas 11%, un 11% viņi tad atdāvinās labdarīgiem nolūkiem. Tā ir tā pusblēžu politika, ka viņiem dividendu vilks paēdis un morālis kaza dzīvo. Tie lūk, jūs savu meistaru māks un arī nomāks, ar savu pulku viņus nomāks un ar to, ka jūs lielo ideju viņi saplucinās gableņos un piespraudīs tiem vajadzīgā vietā tikumības mētelim. Jūsu domas, jūsu darbi jau paliks, bet jums pašiem būs jākrīt. Tā jūs idejas iekšējā traģika. Nu, pats jūs runājat, ka jūs nepazīstot cilvēku, un nu atkal runājat, kā emeritēts dvēseļu gans, direktors. Sēris mairīdams teica. Bet tas viss tikai teorijas, prātot, ja mēs visi protam, bet dzīvē kustināt pēc savu prāta dzīves cilvēks, to es gribētu no jums mācīties. Teorijas nekustina cilvēkus. Uz ko tad lai es jūs mācu? Kā lai es jūs mācu? Jūs taču paši nu pat attīstījāt teoriju, kādēļ man jājūt bojā, bet jūs taču gribat dzīvot, viņš glāzi pie lupām pielikdams teica. Startons pietrūkās kājās un sāk staigāt pa istabu no vienas puses uz otru. Un tomēr es no jums gribētu mācīties un varētu mācīties. Mēs, lūk, abi esam ideālisti. Mēs abi neskatāmies uz savu personu, ja tikai mūsu ideja uzvar, mūsu darbs paliek. Starpības ar mums ir tikai tā, ka jūs jau sen pāri kritiskajam krustagadam, kamēr man šīs ideālistu krustceles vēl stāv priekšā. Un man negribētos tā vienkārši nolaist spārnus un noliekt muguru katra knābja priekšā. Jūs paši, direktori, to labi zināt, kā tas griežas savu dvēseli, kad tev ar tavu taisnību jātop netaisnībai par zābaku tīrītāju. Jūs zināt, kā šausmīgi noskan tādos brīžos izmisumas izbalsts starp klintīm un tūkstneša dažiem. Saka, direktori, vai arī visa jūsu dzīves gudrība, visa jūsu cilvēciskā formula īsteni ņemot nav šāda izmisuma atbalsts? Vai neesat arī jūs savā jaunībā sēdējuši caurām naktīm pie vecā pergamenta, prātodami un tulkodami, kas īsteni iesākumā bija? Vai tā nebija dzīves ikdienišķība, kas ar nekaunīgiem smiekliem pierādīja, ka nepareizs jūsu tulkojums, jūsu iesākumā bija griba, kā nespēja atpestīt, iesākumā bija darbs, līdz dusmās un izmismā jūs atmetāt visam ar roku un rakstījāt, iesākumā bija dividende. Bet tā nebija pārmērīga mīlestība uz jūsu jaunības ideāliem, kas tos jums darīja riebīgus un neizciešamus, iznīcināmus un kājām saminamus,
kad redzējāt, kā viņiem žulinājās ikdienišķie staukanie pirksti? Viņi visi te jūs saukā par materiālistu, par egoistu, par īkļu rāvēju, par cilvēku bez apziņas un goda prāta, bet tas viss ir nieki. Neviens viņu tu nekā nesaprot, kā grundulēniņi spriež par jūru un vētru, paši vaļādamies un berzēdamies pa upītes granti piesaulītē. Viņi mūžam nesapratīs, ka tās smieties par visiem ideāliem tikai tas, kas reiz par viņiem ir lējis savas sirds asinis, kas šeit smieklos grib noslēpēt visas atmiņas par savas jaunības ticību un vilšanos. Direktor, māciet man šos smieklus. Strautmanis piepeši apstājās istabas vidū un raudzījās uz direktoru. Pēdējais arī pietrukās kājas un pārgāja pāri reizes pār istabu, tad apstājās it kā domās un tad turpināja atkal savu gaitu, nevārda neminēdams. Beidzot viņš piespieda elektriskā zvaniņa pogu un gaidīja pie durvīm. 2 pudeles šampaniešu, viņš teica uzbudinātā valsī apkalpotiem, kas parādījās durvīs, bet drīz. Šampanīt atnesa vēsinām traukā. Direktors vēl ar vienu neteica ne vārda, apkalpotais jautāja, lai viņš tūliņa taisa pudeli. Direktors pamet ar galvu, apkalpotais piepildīja 2 glāzes un nozuda. Direktors apstājās Strautmanim priekšā. Nāciet, viņš klusu teica, svinēsim savas jaunības piemiņu, miroņus svētkus saviem jaunības ideāliem, kā jūs viņus saucat. Klusu ciestanī viņi izvēra pirmās glāzes. Direktors bija aizkustināts. Strautmanī sāka mosties kauns par visu, ko viņš man bija teicis, bet viņš to it kā aizbīdīja pie malas. Zobu pret zobu, viņš domāja, sviedris no pieres slaucītams un pārdomādams, ko vēl varētu direktoram teikt, ja līdznieka laimi vēl viņu nepamudinātu uz pilnīgu vaļsirdību. Jums pat daļai taisnība, direktors pēc rītiņa iesāka. Tas par to 30. gadu, un par tiem ideāliem varbūt arī. Savā laikā arī mani ir atbīdējuši no viņa tempļa tie, kas domājās būt aicināti par viņu vienīgiem priesteriem, bet tas ir garš stāsts. Kādreiz varbūt es jums to izstāstīšu. Ja tagad runāsim par jūsu lietu. Jums tiešām draud briesmas, lielākas nekā jūs domājat. Jūs drīz vien varat pazaudēt ieķēlāt obligāciju. Pazaudēt, un tīpaši, kamēr es drīkstu skaitīt jūs par savu labvēlu un sargu, varbūt arī par biedru. Ir jau izmēģinājušies arī gar mani, direktors savu glāzi ar Strautmani saskandādams runāja. Mūsu nozlušais biedrs, vai zinu, ka viņš taisnā ar šo nolūku šodien bija te? Bet kā tad viņš beidzot runāja pēc tam otrādi pret Zandenu? Laikam viņš jau bija pārliecinājies, ka es pie izmestā āķa nekodīšos, solīja nabaks vairākus tūkstošus. Bet kā tad tas pavisam iespējams? Kā tad obligācija man var pazust pret manu gribu? Nu, gluži tik neiespējams tas nav. Jūs vēl esat iesācēji šādās lietās. Jums tiešām vajadzētu cilvēku, kas vada jūsu fabriku veikalisko pusi. Tam, zināms, būtu jādzīvo te pilsētā. Tas nu bija gluži nepārpratams mājiens. Jūs domājat, ka man vajadzētu nodot visas manas izstrādājumus komisijā kādam krietnam veikaliskās dzīves pazinējam? Arī es pats esmu jau daudzreiz sev licis šo jautājumu priekšā un gribējās ar šoku par to ar jums izrunāties. Bija uz rīta pusi, kad viņi abi beidz šo izrunāšanos. Tas ir iesākt, viņi gan iesāk par Strautmaņa lietām, pārgāja tad uz pilsētas tirniecību un naudas apgrozījumiem, pie kam direktors ar katru izvedu glāzi arvien vairāk ieslīdēja visu šo darīšanu centrā. Visbeidzot, visa tuvākā un tālākā pasaule vairs grozījās tikai ap viņu kā ap nekustamo punktu, pēc kura zināmais grieķu matemātiķis tik bezsekmīgi taujāja. Vispirms nāca direktora nākamības nodoma pie kārtas, un tad viņa tagadējais stāvoklis. Visbeidzot, valodas pārgāja uz direktora pagātni un jaunību, vai tur nu bija vainīgas jaunības atmiņas vai tukšās pudeles uz galda. Direktors beigās sāka raudāt, Strautmanim vienmēr ap kaklu ķerdamies. Strautmali, brāl, viņš šņukstēja, vai tev vajag naudas, viņi tevi grib apēst. Tā viņi mani rēduši visu mūžu, pa gabaliņām vien plucinājuši. Strautmali, vai tu negribi vēl kā dzert, vai tu domā, ka man naudas trūks? Strautmali, brāl, tie laiki ir aizgājuši, kur es ēdu par 5 kapeiku pusdienu, telerķi zupas katru dienu, un maize pašam bija jāņem līdzi, un netīrs tur bija, smirdēja, bet izsitos cauri. Ak jā, jaunība, jaunība.
ar viņas grūtumiem un badu un negulētām naktīm, un krūts sāpēja, un naudas ne graša. Sauc man žēl, man jaunība žēl, man viņas bada žēl, viņas cerība un viņas gaisma. Tagad viss tik klus, tik vienkārši, viss projām, putni un rīta blāzma, un jaunības dziesma, un cerības un gaidīšana. Saka, nezinu, kas nāks, un ticība, ka nāks, kas lielāks, kas brīnišķīgs. Tagad es visu zinu, kas nāks. Konto grāmatās viss pierakstīts, kas nāks, tik un tik procentu, tik un tik naudas. Straut man, brāl, tu esi vienīgais cilvēks, kas mani mīli, tu esi man brālis un draugs. Bet manas jaunības ar viņas badu un cerībām, ar viņas plašumu tu man nevari atdot. Brāl, man jaunība žēl. Drūmas sēž Strautmanis noklausījās šais bezsakara runās, šad un tad sajūstams direktora slapjo bārzdu un valganās, mitri siltās lūpas spiežamies uz savu vaigu. Viņam kautrējās no šām lūpām, bet arī no sevis paša. Kāpēc man bija aiztirts šo vienīgo gaišo vietiņu šeit tumšajā, sanīkušajā dvēselē, viņš jau pārvedē? Kādēļ samīdīt šās pāra puķītes uz mēslu kaudas? Bet tad atkal viņam vienās prātā Zandena vilku medības, viņš pārvarēja savu sirdsapziņu. Viens suns vairāk vai mazāk, viņš domāja visvienalga. Zandens man atbildēs par to visu. Direktora runas to par vien nesakarīgākas, beidzot viņš sāk trakot, izrāva savu naudas maku no kabatas, plēs naudas papīrs un kaisīja tos pa istabu. Dažus viņš gribēja arī saredzināt uz lampas, bet Strautmanis viņu atturēja no šā mēģinājuma. Tā nauda, direktors elsoja, tas ir tas lāsts, tas sauna. Viss pagalam, kas ziedēja, un augļu nav, un atvašu nav, tikai nauda, viens papīrs kā otrs. Strautmanis, bet atminies, ka mēs gājām vēžot tur aiz birstiņas ar skaliem, ar ķeselēm, un mēnesis spīdēja, un meitas smējās, un vēži šaukstēja pa tārabu. Tādi vien lieli melni mitri ieplestiem un nagiem, kniebdam visur, kur pietika. Tagad visu čauks tikai nauda, vērts papīri, bet arī tie kniebļi ļaunāk nekā vēži. Reiz izvilka slīkoni, apgraust seju pirksti, vairs tikai no kaula, vēži kniebās viņam miesās. Tā kniebjas nauda miesās, un dvēselē viņa kniebjas. Strautmanis, brāl, nepārdodas savas jaunības. Beidzot direktors noguris atkrita uz dīvānu un sāka drīz vien krākt. Strautmanis salasīja saplasītos naudas papīrus, sakārtoja tos direktoru portmonejā, nodeva to viesnīcas īpašniekam, samaksāja rēķinu un aizgāja. Uz rītdienu viņa direktori bija norunājuši nokārtot obligācijas lietu un tuvāk pārunāt par to, kādā ziņā, lai turpmāk notiktu Strautmaņa preču pārdošana. No viesnīcas Strautmanis aizgāja vēl uz telegrafu kantori, uzdeva to telegramu, lai brālis sūtītu uz pilsētu tūliņ visus papīrus, bez kuriem nebija iespējams noņemt atsūtītās preces no dzelzceļa. Tad arī viņš likās gulēt, bet vēl ilgi viņš nevarēja aizmigt, saīsdām citin kā kādas iekšējas pārmetumus, citin kā apzinādamies kādas netīrības pie rokām un drēbēm. Strautmaņa norunā direktora bija tāda, ka Strautmanim katrā ziņā jāizsargājas no tā, ka viņa vekseļi tiktu protestēti un jāsagādā iepriekš maksājumie procenti parāda pagarināšanai. Direktors no savas puses solījās gādāt par to, lai parāds tiktu vēl pagarināts. Strautmanis gulēja tikai dažas stundas, tad viņš apģērbās un devās ceļā, lai sadabūtu vajadzīgo naudu. Viņš vairs zina tikai vienu ceļu uz veco mātiņu. Pagalmā iegājis, viņš griezās pie sētas puiša, kas pat laban šķipelējis sniegu vienā kulā, un vaicāja tam pēc paša nama saimnieka. Sēdspuisis pacēlās, atspiedās uz šķipeles un uzskatīja Strautmali. Ak, inženierkungs, viņš iesaucās. Labi, es jūs jau gaidīju. Bet pa priekš man jānotīra pagalms. Policija tik stingra. Šie, ņemiet jūs to lāpstu, es atkal slotu, tā mēs drīzāk tiksim galā. Vai jūs, Matiņ, katru rīt pats slaukāt savu pagalmu? Strautmalis jautāja lāpstu saņemdams. Nē, tikai tad, kad naktī ir snidis, citos rītos es skaldu malku. Cik tad jums šoreiz vajadzēs? Un reizē ar pagalmu aptīrīšanu viņi arī jau bija beiguši vienošanos par parādu lielumu un noteikumiem.
Par drošību Stratmalim bija jāieķīlā uz dzelzceļa atstātās preces. Naudu Matiņš teicās izmaksāt katru brīdi, līdz papīri viss būšot kārtībā. Direktors Stratmals atrada pie ļoti nelabas dūšas, tas dzēra vienu glāzu ūdenis pēc otras un staigāja savā dzīvokli apkārt kā zobu sāpes ciesdams. Galva kā sastīpot, viņš žēlojās sargādamies skatīties uz Strautmaļa pusi. Kā jūs labi aizgājāt uz savu viesnīcu? Vai jūs mani pavadījāt līdz manam dzīvoklim? Strautmals redzēja, ka direktors aiz lāgā neatminas pagājušās nakts notikumus. Ka tikai viņš nav arī mūsu norunu aizmirsis, iešās prātā, viņš iesāk uzmanīgi griezt valodu šo pusi. No Dieva puses nerunāja par veikalietām, direktors lūdās, man top nelab ar sirdi no tām. Vēl brītiņu pie cietēja pakavējies, Strautmalis aizgāja, nodomādams nogaidīt izdevīgāku laika. Brālis atsūtīja vajadzīgos papīrus jau 3. dienā. Strautmalis nokārtoja savas darīšanas ar Mārtiņu, izpirka pat labi notiekošos vekseļus un aizgāja atkal uz direktoru. Šoreiz viņš atrada ļoti nevaļīgu. Piedodiet, inženierkungs, man tagad tikai 5 minūtes laika, lūdzu sakaīt ātri un īsi savu vajadzību. Es izpirku tos vekseļus, par kuriem mēs viesnīcā runājām. Tas labi, tas ļoti labi, vekseļi jāizpērk. Un mana parāda pagarināšanai krājkasē vajadzīgos procentus es arī sadabūju. Tad jūs vēlties pagarināt savu parādu? Jā, tā mēs viņu vakar runājām. Zināms, bet vārds jau nav raksts. Un cik ilgu laiku jūs vēlētos pagarināt? Uz 3 mēnešiem, ilgāka laikam neatļaus. Uz 3 mēnešiem, labi, ļoti labi, bet vai esat aprunājušies jau arī ar maniem līdzdirektoriem? Vai tas vajadzīgs? Kā to ņem? Priekšā rakstīts, tas jau nekur nav, bet drošāk ir drošāk. Kad jums ir termiņš? Pēc 4 dienām. Pēc 4 dienām? Vai zināt, drošāk ir drošāk? Vai jums būtu kāds mazumiņš naudas pie rokas? Apmēram 1500 vai 2. Man pietiek knapi procentiem. Slikti, ļoti slikti. Vai zināt, jūs varbūt esat dzirdējuši, ka Zandens liek aģitēt pret kases tagadējo direkciju? Jūs vekseļdēļ zināms, mūsu stāvoklis ir apdraudēts, jāģitē pretī, bet tādas lietas maksā naudu. Es domāju, jūs varbūt paši savā labā varētu mums nākt drusku palīgā, no sirds nožēloju, bet tad man pietrūks procentiem. Vai zināt ko? Procentus par nākamo pagarināšanu mēs varētu pierakstīt pie kapitāla paaugstināt aizdevumu. Strautmalis vilcinājās. Darāt, kā zināja, direktors laipni piebilda. No savas puses jau ar es darīšu visu, ko spēšu. Tikai mani biedri ir tapuši ap šo revizijas laiku tādi tramīgi kā zirgi, kas pa galvu iedauzīti. Strautmalis vēl vilcinājās. Vai zināt, ko, inženieri, darīsim tā, kā tas visiem iznāk vieglāk. Termiņa pagarināšanai pietiek 2 balsu direkcijā. Ja es vēl vienu no biedriem dabūju savu pusi, tad lieta ir darīta. Izdevumus par aģitāciju mēs tad nestu paši. Bet viens no maniem biedriem uz nākošu pavasari cels jaunu nāmu uz sievas brāļa vārda. Vai jūs nevarētu izrakstīt varbūt kvītis, kas esat saņēmuši samaksu par nākamā pavasarī piesūtamiem stikliem un papi? Strautmalis laucīja pieri. Cik tad apmēram tur būtu vajadzīgs? Rakstēt apaļu summu, tā par kādiem 1000 rubļiem. Aizsiet rēķinu un kvīti man uz kasi rītu vai arī parītu. Gan tad es gādāšu par visu citu uzredzēšanos. Strautmalis izprātojos visādi, izskraidījās no viena cilvēka pie otra, uzmeklēja šaursliežu dzelzceļa direkciju, izrunājās, izdraudējās, līdz viņa parādu termiņam nekur nevarēja cerēt uz naudu. Ja nu krājkas nepagarina, augsts gāja par kauliem, to iedomājieties, neatlikās nekas cits, bija jānes kvīts par saņemtiem 1000 rubļiem direktoram un jāpaziņo brālim, lai ieraksta kā pasūtījumu preci par šādu vērtību. Būs labi, direktors šukstēja acis uz kvīti, pamets un papīra portmonejā noslēpdams. Rīt jums ir termiņš? Jā, atnāciet jau labi agri šurp, tuliņ pēc kases atvēršanas. Bet nē, nāciet labāk tā kādu stundu priekš kases slēgšanas. Gan tad es izgādāšu, ka klātesošie direktori balsos jūsu labā. Bet pret mums ar gan aģitēs sveloši. Tas Zandens ir viens bargs kungs un apķērīgs.
Otrā dienā Strautmanis jau pirms kases atvēršanas staigāja garšās naudas iestādes durvīm. Sirds viņam nebija mierīga. Iznāk šāda vai tāda nokavēšanās, un pēc koda vai pirksts nosniņš atkārto vairākas reizes ar vienu aptaustītām savu ziemas mēteli vai naudas maksu vēl kabatā. Kase atvēra, atnāca grāmatvedis, kasieri, direktori. Trūka vēl tikai tā direktora, kurš bija uzņēmies par Strautmali gādāt. Strautmalis negribēja iet iekšā, pirms tas nav atnācis. Minūtes 10 viņš tā staigāja piela no viena gala uz otru. Direktors nerādījās. Nezinu, vai viņš nav jau iekšā, Strautmalis domā un iegāja kases telpās. Tu viņam pateica, ka prasītā direktora vēl neesot, bet viņš varot katru brīdi nākt. Strautmalis atcēlās turpat istabā. Ļautiņi nāca un gāja. Cits iemaksāja noguldījumus uz savu grāmatiņu, cits pieteicās par biedru un tam līdz arī par aizņēmēju. Pēdējiem bailīgiem padarīgiem soļiem tojās direktori istabai, daļas papīrus un dokumentus savjā turēdami. Iznāca pareizi viens no direktoriem, uzsauca papīrā, skatīdamies kādu vārdu, pazemīgi klanīdamies, nozada uzsauktais aiz direktora durvīm. Strautmanim tika karsti, un turklāt, jo ilgāk viņš lūkojās uz šām direktora durvīm, jo vairāk viņās atcēlās neizprotamas bailes. Nu pat viss viņam bija izlicies tik vienkāršs. Viņš atnāks, nomaksās savus procentus un paņems kvīti. Bet tagad viss tas pieņem pavisam citādu krāsu. Ja nu uzreiz direktori pasaka, nožēlojam, bet nevaram pagarināt, ko tad? Strautmalis laucīja atkal sev pieri. Gaidītais direktors vēl nenāca. Pagājiet viņam pretī, tak jau tepat pa zināmajām ielām viņš nāks un par karstu arī te ir. Viņš izgāja uz ielas un devās ātriem soļiem uz direktora dzīvokli. Pēc ilgākas zvanīšanas kāda nosmiņķējusies dienestniece viņam atvēra durvis un nosolījās apskatīties, vai direktors mājā. Pāri minūtes līdz viņa atnāca, Strautmalim izlikās vai stundu garas. Nē, nav mājās, dienestniece viņam paziņoja, aizgāja nu pat uz kasi. Bet es ceļā viņa nesatiku, Strautmalis iesācās pārsteigt. Viņš laikam būs iegriezies viesnīcā uz brokastu, dienestniece atbildēja. Strautmalis devās atpakaļ uz kasi, apstīdamies pa visām viesnīcām, kas atradās tūmā. Direktora tur nemanīja. Kasē viņa ar vēl nebija. Strautmalis atkal nosēdās gaidīja, bet ilgi nevar izturēt. Pēc pusotras stundas kases darba laiks beigsies, un viņš būs nokavējis termiņu. Reizes divas viņš bija pacēlies, lai grieztos ar savu vajadzību pie direkcijas, bet abas reizes tu atspieda sēdēkli atpakaļ tās domas, ka viņa labvēlim klāt nesot, var viņa lūgums tikt atraidīts. Laiks gāja uz priekšu. Strautmaļa nemieris tap ar vienu nepanesamāks. Ja viņš nemaz neatnāk, viņam ienāca prātā, ja viņš ar zandenu uz vienas rokas, viņam tapa karsti. Ja nākušais cilvēks, kas atvēris kases durvis, būs vīrietis, to jau gaidīša sieviete, tad iešu tūliņ pie direkcijas, viņš noņēmās. Ilgāk laiku nenāca neviens. Beidzot, durvju kliņķis pakustējās. Strautmalis skatījās ieplestām acīm, tur durvis atdarījās, vīriešu rokas atvērts, bet tai pašā brīdī pienāca no ārā kāda dāma, un vīrietis palaid to sev garām, durvis tāpat turēdams atvērts. Sieviete ienāca pa priekš kases telpās. Ej iekšā, Strautmalis ar stingru balsi teica, tavs direktors ir blēdis, viņš nenāks. Ar klātesošiem direktoriem vēl var pamēģināt. Strautmalis piecēlās un piegāja pie kasiera. Es vēlētos pagarināt savu parādu uz Strautmaļa vārdu un samaksāt procentus. Kasieris relatīvs darbveids, Strautmalis tam atkārtoja savu vēlēšanos. Es runāšu ar direkciju, tas vienaldzīgi atbildien šķisīja tālāk pa lielu konto grāmatu. No direkcijas istabas iznāca kāds liesas cilvēciņš. Drevošām rokām viņš paņēma savu cepuru un dažus papīrus, ko viņam pasniedz darbveids, un aizgāja neatsveicinājies. Darbveids iegāja pie direktoriem. Apsēdieties, lūdzu, viņš teica, pats atkal atgriezamies pie konto grāmatas. Strautmalis juta, ka sirds viņam pukstē līdz pašam kaklam. Viņš atcerējās savu gājienu pār vilku pūrugu. Pienāca viņam prātā arī striegonis un kā viņš gulēja uz viltīgiem zāļu puduriem
pamazām grimdams dziļāk melnajās dūņās, saulīt spīdēja, dundri dūts, zenis kala, un neviena cilvēka tūmā. Tomēr viņš tur jutās tik drošs, tik mierīgs, un te visapkārt cilvēki iet, nāk, runā, raksta, bet neviens viņam nepasniegs ne pirksta, kad viņš nozudīs melnajās, gļotainajās dūņās. Tur aiz šām dzeltenbrūni krāsotajām durvīm pat labāk sprieda par viņa likteni, kur viņš taču bija domājis salaiž pats noteikti un grozīt. Un uz vienu reizi viņā sacēlās tāds īgnums pret visu šo kasi, pret lielajām grāmatām, lieso nodzeltējušo grāmatvedi, pret visu pilsētu viņas netīro naudu, ka viņš bez maz būtu paķēris cepuri un aizgājis projām, visam atmestams ar roku. Bet it kā savādu vartu turēja piekalt pie sēdekļa. Sienas pulkstenis čakstēdams kaisīja sekundi pēc sekundes, pagaibis apcirknī, un Strautmanis jūta, ka sirds viņam pamazam pieņemot to pašu pulksteņa čaksiena gausumu, vienādāk un mierīgāk strādādams pa krūtīm, kā zinādama, ka viss ir vienalga, uzbudināšanās un cerība, gaidīšana un bailes. Viss tas paiet, viss tas nokļūt pagātnē, viss tas salaiž tā bijis un būs. Labi tam cilvēkam, kas ļauj plūst laikam un darbam gar sevi ar to mieru un vienaldzību, ar kādu šis sienas pulkstenis noskatās uz vērtēno un nemirīgo dzīvi, kura daudzās ap biezajām konto grāmatām, kā grauzīgie jūras viļņi ap melnajām, asišķautnajām klintīm. Viļņi uzšļakst, pāršķeļas, saplok un laiž citus iet sev pāri, bet klints domā netraucēt savus 1000-gadīgās granīta domas. Strautmalu, kad asa balss viņa uztraucēja no domām. Viņš pietrūkās kājās un apstājās visapkārt. Direktora istabas durvīs stāvēja nervos cilvēciņš ar sarkanu degunu un zelta brilli. Zelteni pelēkā sejā tam šur un tur raustījās pa nervam. Strautmalis piegāja viņam tuvāk. Jūs esat Strautmalis? Jā, direktor kungs. Jūs lūdzētu pagarinājumu savam parādam, kur šodien notek? Jā. Un gribēja samaksāt procentus par 3 mēnešiem uz priekšu? Jā. Direkcija nevar ievērot jūsu lūgumu. Vai drīkstu zināt, kādu iemeslu dēļ? Strautmalis gluži mehāniski jautāja, vēl neapsvērdama šās atbildes nozīmes priekš viņam. Direktora pelēkais sejs nervos sarāvās. Tādēļ, ka viņa nevar ievērot, viņš uzbutināts spiestā balsī Strautmalim uzsauca. Vai sapratāt? Un pret darberi pagriezies, viņš pamet ar galvu, lai tas ienāktu direkcijas istabā, kur pade viņš pats tūlīt nozuda. Strautmalis pasties uz pulksteni. Bija vēl 36 minūtes līdz kases slēgšanai. Viņš izvilka savu kabatas pulksteni, uzstādīja to tāpat kā kases telpās atrodamo sienas pulksteni un izgāja pa durvīm. Netālu uz ielas atradās fūrmanis. Strautmalis pameta tam ar roku. 5 rubļi dzeram naudas, ja mēs pēc pusstundas būsim atpakaļ, viņš teica, kamanās iesēdamies un ielas vārdu līdz ar nama numuru minēdams. Dzidu kungs, fūrmans atbildēja, dzidziem ar pārtagu uzlaizdams. 10 minūtes vēlāk fūrmans apturēja pie vecā Mārtiņa nama. Pa vārtiem ieskrējis, Strautmalis sāk daudzīties pa durvīm, kuras ved Mārtiņa dzīvoklī. Ilgi neviens kā neatbildēja, beidzot atvērās kaut kur augšā masu loziņš, aizvērās atkal un tad noklaudzēja kaut kur durvis, kļūcos soļu un atslēgu žilēšana liecināja, ka nāk kāds uz durvīm. Pamazām, vecais Mārtiņš runāja, sarūstieši atslēgu bēdinājums ievās atslēgas caurumā. Tie jaunie vienmēr gūsta kā vēju. Nu, ko tad, labi, teiksiet? Mārtiņ, nāciet man tagad palīgās, Strautmalis vecais rokas atķetams teica. Man parādu nepagarina, un pēc nepilnas pusstundas termiņš ir noticējis. Obligācija par 60 000 rubļiem var tikt pārdota. Ņemiet, kādus procentus gribat, bet izpēciet tūlīt manu obligāciju. Cik naudas tam vajag? Apmēram 35 000. Man tik daudz nav mājās, bet nāciet iekšā. Viņi iegāja mazā, bet diezgan glītā istabiņā ar vecmodas istabas lietām. Par veco komodu karājās 2 fotogrāfijas, vienlaikam gandrīz no tiem laikiem, kad fotografēšanas māksla nāca lietošanā, kādēļ arī uz šās bildītes vairāk nekas nebija izšķirams, ka tikai viens gaišāks plankums ap to vietu,
kur būtu jāmeklē fotografētās sejas, un zemāk atkal otrs, laikam no kāda lielāka puķu pušķa. Otra fotogrāfija turpretī rādīja jaunavu ar savādi durošu skatienu. Tā man nelaiķis sieva, mātiņš paskaidroja labiem gaišiem plankumiem rādīdams. Un tā mana meita vēl neprecēta. 50 000 es viņā varu tūliņ dot, un kad es reiz mirstu, tad viņa man to visu. Ak, 35 000 jums ir vajadzīgi, nu, pārdomāt var par to lietu. Jūs ir viens ontlīgs jauns cilvēks, bet ar to kases direktoru jums nevajag pīties. Tas ir viens kakliņaudzējs, viņš šmelo arī, kad viņš piedzēris. Esiet tik labi pasteidzieties, Strautmans lūdzās kavads pulksteni rokā turēdams. Ar katru atsmirkli briesmas top lielākas. Es jau steidzu, Mārtiņš atbildēja, kumodas atvilknes aizslēgdams un atslēgtas ilgdams. Es aprunās tikai ar savu meitu. Es aiziešu pēc to naudu, un jūs norunājat visu to lietu ar manu meitu. Vecais pataustīja vēl vai skaps un galda atvilkt un tiešām aizslēgt un iegāja otrā istabā. Strautmanis palika stāvam istabiņas vidū, sapuri vienā rokā ar pulksteni otrā. Pēc 2 minūtēm atvērās atkal durvis, un pa tām ienāca pajaunas sieviete, tā 30 gadiem, liela auguma, virsšķīgas seja un tāda paša duroša skatiena kā uz fotogrāfijas virs kumodas. Lielajās rokās viņa turēja vekseļu, papīra, tintu un spalvu. Labdien, viņa teica Strautmanim no galvas līdz kājām apskatīdama. Jums 35 000 vajadzīgi? Jā, kundze. Un jūs ieķīlāsiet par to pie no tēva pat laban izpērkamu obligāciju. Jā, bet tikai nauda man vajadzīga tikai uz īsu laiku. Nu, tā viņa visiem vajadzīga tikai uz īsu laiku. Milzīgā jauno pavības nādam piebildu. Atsēdieties, jums tagad gan grūti iet ar naudu. Strautmanis izbrīnījās pasties uz jauno, savāda līdzcietība skanēja viņas balsī. Jā, viņš nedroši atbildēja. Jūs par daudz paļāvīgi uz ļaudīm, un jums nebūtu bijis pa ļaunu ar man tēvu nopietnāk aprunāties nekā toreiz viesnīcā. Mans tēvs zina daudz, un viņš jūs tur par godīgu cilvēku. Strautmans atkal skaties uz pulkstenim. Es arī jūs turu par godīgu cilvēku, jauno turpināja acīm urdamās Strautmaņa sejā. Un tādēļ šoreiz izņēmumu dēļ aprēķināsim tikai 12%. Rakstēt es diktēšu. Un mierīgu balsi viņa sāk diktēt kvīti, ka Strautmanis saņēmis šodien tik un tik naudas uz tādiem un tādiem noteikumiem un nosolās par drošību ieķīlāt uz viņa īpašumu izrakstīto pirmo obligāciju. Obligācijas apstiprināšanas datumu jūs nezināt, viņa jautāja? Strautmanis to zināja. Nu labi, piezīmēt ar to ar un parakstēt savu vārdu. Šās dienas datumu ar manas tēstulī būs klāt ar naudu. Jūs esat ļoti uzbudināts, izdariet glāzi ūdens. Strautmanis izdzēra pasniegto glāzi gluži tukšu, vēl bija 12 minūtes laika. Piepēžies, ka jūsais mātiņš gluži aizēlsies. Viņam nav skaidra nauda pie roka. Tikai pēc pusstundas šo dabūt, vecais jau aiz durvīm sauc. Strautmanis jūt, ka vajag viņam to bāli. Galvā sāk kaut kas griezties, viņš pieķerās pie krēsla. Jauno nenolaida no viņa acu. Labi, viņa teica, tēvs, dod viņam citu papīru, lai viņš pārakst šo zīmu uz manu vārdu. Bet nē, tas būs par ilgi. Tu, tēvs, varēsi to cedēt man. Es Strautmaņa kungam aizdošu no savas naudas. Pēc kādas minūtes viņa atgriezās ar dažām kroņa bankas noguldījuma zīmēm atpakaļ. Vairs nav laika, viņa teica, saplēsiet jūs Strautmaņu to pirmo kvītu un brauksim. Jūs izrakstīsiet man citu. Tēvs pieslēdz tu durvis. Ātri paķeris cepunu un ziemas mēteli uzmetus uz pleciem jaunā izsavu Strautmalu pa durvīm. Kā viņš ietika kamanās, ko teica Furmanim, tā Strautmalis vēlāk vairs neatcerējās. Viņa atmiņā bija uzglabājušies tikai dažu Gordovoju saucieni, viens svilpiens un tas, kā bija pieliecies pie Furmaņa un turēja viņam 10 trubuļu gabalāts priekšā. Šur tur vēl pazibēja ielas, cilvēki, braucēji, mājas un koku viņam gar acīm, un tad viņš ieraudzīja pa gabalu namu, kur atradās krājkas. Piepēš Furmans apturēja zirgu. Strautmans atjēdzās un ieraudzīja, ka viņiem šķērsām priekšā bija aizbraukts divjūgs, kurā sēdēja uniformā ģērbies kungs. Kā pa sapņiem Strautman likās, ka šis pats divjūgs zinies viņam jau labu gabaliņu pakaļ un pabrauc beidzot garām. Pats policija meistars Furmans čukstēja Strautmanim.
Kad no zemes izlīdes atradās piepeži pristavs furmiņas ir gan iemauktos, Strautmalis dzirdēja tikai kaut ko par ātri braukts, protokols jāsastāda, pasažieri līdzainīgi, numurs aizklāts. Viņš uzreiz izlēca no kamerām un devās skriet uz kases nama pusi. Līdz turienei bija apmēram kādi 300 soļu, vējš zina sniegu taisni pretī, bet Strautmalis no visas ārpasaules nekā nezināja. Policisti noskatījās atsmirklī kā sastinguši viņam pakaļ, bet tad divi gordoji un daži no skatītiem devās viņu ķert. Reiz divas Strautmalis jutīt kā tam, kas piedurtos pie pleca, pie krūtīm. Reiz skrēja ar iesāņš pretī kāds vīrietis viņam, bet kur tas palika, kur palika tie cilvēki, kas nāca un gāja pa trotuāru pa ielu, tā viņš vairs nesamanīja. Atjēzās viņš tikai kas selpās. Pulkstenis pašu laiku sita. Nauda būs, viņš kā neprātā sauc pretī kādam cilvēkam, kas nāca pašu laiku pa durvīm ārā. Tad viņš jūta, ka divas spēcīgas rokas viņas saņem aiz apkaklas un tur ciet. Viņš gribēja apgriezties, gribēja izrauties, bet mētelis un turētāji bija par stipriem, turklāt izmisuma spēks, kas viņu bija nes līdz šķienei, jau pamazām deva vietu nedabiskam nogurumam. Kas telpā saka pulcēties ļaudis, iznāca arī Strautmalim labvēlīgais direktors no direktora istabas. Bet inženierkungs, ko tad tas nozīmē, viņš jautāja pārsteigts. Nauda priekš manā parādā tūliņ būs klāts, Strautmalis tikko vēl paspēja izteikt. Bet, mīļais Strautniekungs, vai tad tādēļ jāceļ tāds tracis? Vai tad Dievam tik vienu dienu, to tā, ka visu varam izdarīt mierīgo prātā rītu? Bez tam man šķiet, tur pirmīt ir notikuši pārpratumi. Vēlns jūs zina būt tik pārsteidzīgiem. Būtu jau pagaidījuši manis, bet vēl nekas nav zaudēts. Izrunāsimies šovakar, izskaidrosim tiem kungiem to lietu. Gorodovais, kas turēja Strautmali, atlaida tā apkakli, redzēdams, ka pat blēdi domātais sarunājas ar kases direktoru. Strautmalis trevēja no galvas līdz kājām. Nē, viņš teica, es gribu samaksāt tūliņ es gribu samaksāt. Bet, mīļais draugs, jūs par daudz esat uzbudināti, gan jau izdarīsim visu rītā. Bez tam, kā redzat, kases stundas jau beigtas, darvedis un kasieris pat labam kā aizgājuši, kas lai jums aprēķina procentus un dalības naudu, no direktoriem ar es vienīgais esmu te. Strautmalis apskatījās, kases ierēķini tiešām jau bija aizgājuši, tikai rakstvedis pašlaik vēl noslēdz grāmatas karaskapī un apkalpotais sāka rīkoties ar slotu. Strautmalis izvilka mehāniski savu pulksteni un salīdzināja to ar kases laika rādītāju. Bija kādas 4 minūtes starpība. Tagad, zināms, ar viņu pulkstenis ir rādījis slēdzamo stundu. Bet es taču uzstādīju savu pulksteni pēc šā te, Strautmalis izbrīnējis iesaucās, un tad ļauna paredzēšana viņu pārņēma. Bet, inženierkungs, ticiet taču man tas viss gluži vienalga. Ticiet man, ka jūs rīt būsiet gluži priecīgi, ka nesat šodien vēl otrais pārsteigušies. Es tā 5 pieeju pie jums. Pēc tam pienācis arī pristavs līdz ar Strautmaļa padoni, kuru drīz bija pratusi pārliecināt pristavu nākt viņai, izskaidrojumu dēļ līdz uz kasi. Manu pristavs pret dāmām sajūt iedien padevību, vai arī jau nav viņa sirdi tā bija locījusi, katrā ziņā no protokola sastādīšanas neiznāca nekas. Kad jaunavā arī Gorodovajiem vēl tā draudzīgi virsat visos piedurknus un pristavam pateikdamās spiedusi roku, tad viss negaiss drīz vien aizvilkās, un policijas aizstāvi nozved viens pēc otra, pārliecināti, ka vispārējai drošībai te neraud nekādas briesmas. Un kad direktors vēlreiz bija atkārtojis apgalvojumu, citi direktori un kases ierēģiņi visi esot projām, bet parāda nomaksāšanai vai varbūt arī pagarināšanai rītu vai parīt, taču gan būšot vēl diezgan laika, tad arī Strautmalim neatlikās nekas cits, kā iet projām. Tas pats furmanis vēl gaidīja viņus uz ielas. Brauciet man līdzi, jaunavs strupi teica, no šiem kases suņiem jums jāteicās, jo drīzāk vēl labāk vaļā. Es pagādāšu skaidru naudu, un jūs izrakstīsiet uz mana vārda kvīti. Bet par 12% lētāk šoreiz es vēl nevaru laist. Tā ir mana pūra nauda. Vēlāk varbūt varam nolikt citādi. Un īsiem kailiem vārdiem viņi nokārtoja savas darīšanas. Strautmalis izrakstīja kvītu un saņēma naudu. Pārskaitiet, jau nav teica, naudas paku viņam pasniegdama. Nauda grib būt skaitāma. Summa bija pareiza. Tēvs jūs gan būtu uzaicinājis uz kafiju, viņa teica, kad Strautmalis bija beidzis skaitīt.
Bet mēs nemēdzam pēcpusdienās kafiju dzert, un jums ar laiks pārāk dārgs. Jums taisnība, Jankundze, sirsnīga pateicība par jūsu izpalīdzēšanu īstā laikā. Strautmalis atvadījās, jauno noskatījās, durvīs stāvēdām viņam pakaļ, kamēr viņš nozuda aiz stūra. Strautmali, viņa uzreiz skaļi iesaucās, Strautmalis panācās atpakaļ. Rīt uz kasiedami paņemiet liecinieku līdzi, jauno viņam teica, un ejiet tūlīņ, kā kas atver. Pateicos, Jankundze, ar Dievu. 5:30 ieradās krākas direktors, kā bija solījies pie Strautmaļa viesnīcā. Viņa pirmie vārdi bija pārmetums Strautmalim, ka nesot šodien nogaidījis īstā brīža savam lūgumam parāda pagarināšanas dēļ. Vai zināt, es jau vakar paredzēju, ka jums nāksies būt ļoti uzmanīgiem. Tas no maniem līdzdirektoriem ar to zelta brilli jāatminaties, tas nezina, ka visa vodis, ka jūs priekš, viņa biedri nosolījušies dot preces par kādu 1000, un tas vīram ķeras pie dūšas. Sagaid, vai jūs tikai nebijāt kaut ko izpļāpājuši par šo lietu? Nē, direktor kungs, ko jūs domājat tādu veikalu noslēpumu? Tad laikam būs mans biedrs palielījies, bet katrā ziņā, ja jūs gribētu pagarināt savu parādu, tad šoreiz laikam šim brīļainim nedrīkstēsim garām noiet. Bet tad jūs domājat, ka viņš savu pārliecību vēl varētu grozīt par, teiksim, pret papi un stiklu? Skaidra nauda būtu labāka, bet papi un stikls, zemē metamas lietas. Bet direkcijas sēdē taču būs protokolēts, ka mans lūgums tiek atraidīts. Mīļais draugs, citā direkcijas sēdē varam protokolēt uz citas lapuses, ka jūsu lūgums tiek ievērots. Strautmalis locīja domīgs galvu. Vai zināt, direktora kungs, viņš teica, tagad es sāku saprast jūsu idejas lieliskumu. Bet vai tad nebūtu iespējams, ka jūs ar saviem domu biedriem rītdien to briļaino vienkārši pārbalsojat? Iespējams jau būtu, bet redziet, tas kungs tagad ir noskaities. Un viņš tāds drusku nervozas dabas, neaprēķināms cilvēks, var viegli gadīties, ka viņš ieraksta protokola grāmatā savu protestu, un tas īsi priekš ģenerālsapulces nebūtu labi. Ak, tad jūs domājat, ka čeks vai kvīte par 1000 rubļiem viņa nervus apmierinātu? Jā, domā gan. Un jūs uzņemtos viņam visā draudzībā šās piles iedot ar vīnu labāk nekā ar ūdeni? Jā, ja jūs vēlaties, es varētu ar viņu aprunāties. Bet redziet, man šitā tie procenti iznāk drusku par lieliem. Varbūt mēs varētu drusku paaugstināt jūsu aizņēmumu summu, tā par kādiem 10 000. Ļoti labi, ļoti jauki, bet redziet, direktor kungs, jūs tik daudz pūlaties manā labā, man tiešām kauns. Sakiet, vai jūs ar nedomājat uz pavasari celt kādu namu? Bet, mīļo Strautmali, kas tās par pūlēm? Tādam cilvēkam kā jūs tikai prieks palīdzēt. Cik dažs labs aizņemas no mūsu kases un netiek nekur uz priekšu, bet jums katrs rublis nesaugļus. Tur jums pilnīga taisnība. Ak, tad jūs uz pavasari vēl nedomājat nekā būvēt. Mums, direktoriem, tas neiznāk tik praktiski būvēt uz pašu vārda. Bet mana tante rīkojas, ir jau nopirkusi grunts gabalu. Redziet, tas jau ļoti jauki. Ak, tad jūs domājat, ka maza kvīta priekš tā briļainā kunga nekaitētu? Labi. Pag, man ir izkrits no prāta, kā tur īsti tas aprēķins bija. Cik preces tur sanāca par 1000 rubļu, vai jūs neatminaties? Pag, to jau varam paskatīties. Direktors izvilka savu portmani un izņēma no tā Strautmaļa izrakstīto kvīti. Lūdzu, parādājies, Strautmalis mierīgi teica pēc stindas un spalvas sniegdamies. Direktors viņam padeva kvīti. Paldies, esiet tik lepni, paspiediet to elektrisko pogu 2 reizes. Direktors pazvanīja, kamēr Strautmalis nosēdās pie galda, izplēta kvīti sev priekšā un taisījās rakstīt. Es domāju, jūs teicāties šo kvīti jau vakar nodot savam biedram, viņš kā netīšām piezīmēja. Jā, tas ir, viņš to atstāja līdz rītdienai pie manis, direktors stostījās. Taisnība sakot, es viņam vēl
Neizdevu kvītes, pirms viņš nav izmaksājis krietnas vakariņas, tas mums pašu starpā tāds paradums. Ienāca sēdas puisis. Vai Lieskungs zvanīja? Viņš jautāja pie durvīm nostādmies. Jā, vai jūs sēdas puisis, Trautmans teica, atpakaļ neatskatīdamies. Jā, 2 reizes, kad piespiež pogu. Vai jums ir pie rokas mēslu dakšas? Nē, sēdas puisis izminies atteica, bet slota gan lāpsta. Nu tad ņemiet savu slotu un izslaukaiet šo kungu ārā. Rokas klāt nelieciet, nosmērēsieties. Pēc tam viņš uzlika savu spēcīgu roku uz kvīts, kas atradās viņam priekšā. Direktors iesāk nervos smieties. Nostraud, maļa kungs, viņš piecēlamies teica aizmokšā balsī. To rādīs laiks, kurš no mums pa priekšu atradīsies mēslēnē. Es nekad nebūšu jūs kasē par direktoru, esiet gluži droši, Trautmans mierīgi atbildēja. Kas beidzamais smējas, tas smējas gardāk, neaizmirstiet šā patiesā sakumvārda cienījamais vecā Mārtiņa Znota kungs. Direktors kažok apvilkams vēl šņāts caur zobiem. Trautmans paņēma grāmatu un saka lasīt. Sēdz puisis klusiem soļiem aiziet projām, nozud arī direktors aiz durvīm. Direktors soļi noskanēja trepju galā, Trautmans piecēlās kājās, bālas drevošiem pirkstiem. Cik nervos tiek cilvēks vienā gadā, viņš nomurmināja uz savām rokām skatīdamies. Nervos žāvas viņam mācās virsū. Viņš atgulās tāpat ar visām drēbēm gultā tai pašā, no kuras to bija iztraucējis reiz vecais Mārtiņš. Varbūt būtu tomēr bijis labāk toreiz tur vilku purvā palikt, viņš ar rūgtumu domāja. Cik slikti psihologi taču bija senie romieši ar savu stoisko exitus patet, itin kā kad arī aizmigt varētu vēl kuru katru brīdi, arī kad ierastā aizmiegamā stunda jau pārlaista. Toreiz tur purvā man bija tāda īsta aizmiegamā stunda, tagad viss jau par vēlu. Viss jau ir griezies nervos iekšā, visa šī netīrība, visa šī tumsa. Nogurs līdz nāvei aizmigt nevar, miegs nenāk. Cik netīra visa šī dzīve. Un tomēr mēs vēl plātāmies, it kā būtu viens mazāk netīrs kā otrs. Nogulties šitā kalna galā mīkstā sniegā un vēlties lēnām apkārt pa piegāzu uz lejas pusi. Lēnām, līdz čirkstošais sniegs tev jau ietinis kā baltā villainē, un tad arvien ātrāk uz leju, un lavīna aug un brīkšķi un ņem kliņša gabalus līdzi, un tad pār kropļanām kalnu virzīm, tad ar blāķi slaidjās eglēs kā sausos skangalos, tad pār ganu būdām, tad virsū kalnieku sāģai, un vienīgs izmisuma kliedziens no 100 cilvēkiem, un tad augsti uzšļāks pelēkais ezera ūdens, un smagi viņā noliegojas tavs milzu zārgs. Otrā rītā viņš pamodās vēl diezgan laiks, lai noietu uz kases pirms viņas atvēršanas. Ar sevišķi vienaldzī viņš padzēra kafiju un izgāja uz ielas. Nejauši viņš tur satika kādu pazīstamu no studiju laikiem. Viņam iekrīt prātā, ko bija teikusi vakar vecā Mārtiņa meita, lai ņemot uz kasi liecinieku līdzi. Ērmīgs sieviete šī Enoka meita, viņš domāja, bet joku pēc reizes viņai var paklausīt. Izrādījās, ka biedram bija taisnīgi kāda stunda vaļas, un viņa aizgājas kasi. Direktori vēl nebija sanākuši. Trautmans lūdza Arvedi, lai aprēķinot viņa parādu, lai novelkot no tās summas viņa biedra naudu un dividendi. Kamēr Arvedis un grāmatvedis rēķināja, atnāca arī direktori viens pēc otra. Trautmaņa senākais labvēlis ienāca pa tai nodaļā, kur atradās grāmatas un kasieris. Ak, Trautmaņa kungs grib nomaksāt savu parādu, viņš laipni jautāja. Jā, darbveids atbildēja. Maksājumā summa bija aprēķināta, kasieris saņēma naudu, sāk to skaitīt, nolikdams ik 5000 sevišķi. Ir pareizi, viņš beidzot teica. Atļaut arī man vēl pārskaitīt, direktors iemaisījās. Kasieris paskatījās uz viņu, parāstīja plecus un atkāpās pie savas pultes. Direktors izskaitīja naudu, nolika 5000 rubļus sevišķi, nodeva pārējo naudu kasierim. Šitos 5000 jūs, Trautmaņa kungs, dabūjat atpakaļ. Par ko? To mēs ieņēmām par jūsu obligāciju. Par kādu obligāciju? Par to, kur jūs pie mums bijāt atstājuši kā rokas šķīli un termiņā neizpirkāt. Mēs viņu pārdevām. Kam? Gan jau tas kungs pats pie jums pieteiksies. Tavu pārskatīšanos, un es gandrīz nodomāju, ka šī nauda ir tā, kuru jūs viņu apzīmējat tā savādi. Nu, visvienalga, ar Dievu kungi. Šiebāz naudu kabatā salocīja kvitēto aprēķinu par nolīdzināto parādu un izgāja.
Tagad šķirsimies, viņš teica uz biedru, kad tas uz ielas iznāca, kā vajadzēdams viņā noskatījās. Dievs, lai dod, ka šis īsais skats tev būtu pārliecinājis, ka pasaulē ir tikai viens ļaunums, viens noziegums, ka cilvēks top neusticams pats sev. Ej, brāl, un Dievs, lai tev labāk palīdz nekā man. Tu to varbūt arī vairāk pelni. Un biedra noskūpsies, viņš gribēja iet. Nē, Strautmala. Biedrs piepieši iesaucās. Es nelaidīšu tev viena paša. Tu esi par daudz uzbudināts. Daugava tagad aizsalusi, Strautmalis viņā sirsnīgi lūkotmies teica, un ar miera traucējumu es negribētu no pasaules šķirties. Tādus blaužu goņu pārsteigumus es nekad neesmu mīlējis. Nē, brāli, laid mani droši vienu. Mani nodomi bija par lieliem, lai tos nobeigtu ar tādu pašu strīpu, zem nesaskanošas bilances, kā katras vieglprātīgas komijas. Manuprāt, citāda strīpa melnāka nekā tā, kuru tu domā, bet jāšķiras mums ir. Un mereniem soļiem drusku nokārta galvu viņš aizgāja pa ielu. Biedrs Silvijam nostījās pakaļ valgām acīm. Pēc kādas ceturdaļas stundas Strautmalis pieklaudzināja pie vecā Mārtiņa durvīm. Viņam atvēra meita. Es jau zinu, viņa teica, labdienu saņēmusi, jūs man neatnesāt obligācijas, un naudas arī ne, jā. Novelciet mēteli, atsēstaties, izstāstiet visu, kā tas bija. Strautmalis īsos varus izstāstīja savus vakarējos un šās dienas piedzīvojumus. Tad direkcija vēl nebija sanākusi, kad jūs pieteicāties ar naudu, viņa beidzot jautāja, nebija. Un ko jūs tagad domājat darīt? Gādāt jums jūsu naudu. Pēcpusdienā aizies mans tēvs pie jums uz viesnīcu ap 4. No turienes Strautmalis devās uz upes pusi. Pār ledu bija ierīkots ceļš, pa kuru slidu skrējēji bīdīja mazās kamaniņās ļauris uz vienu un otru pusi upē. Daži piedāvāja ar Strautmalim kamaniņas, bet viņš tikai atmeta roku un gāja lēnām uz priekšu, pa dēļu lepām priekš kājām gājējiem. Gandrīz likās, it kā viņš tīšām gribētu nokavēt laiku. Otrā pusē upē viņš vēl kādu laiciņu staigāja krustām un šķērsām pa ielām, līdz beidzot apstājās pie kādiem dārza vārtiņiem. 2 reizes viņš izstiepa roku pēc zvaniņa raustāmā un atkal atvilka atpakaļ. Tad viņš savāda rokas kabatās un aizgāja lēniem soļiem uz meža pusi. Priedes lēni šalca, neklausīdamās fabriku svelkšanā un zvārguļu šķindēšanā no pilsētas puses. Strautmalis iegāja mežiņā, uzkāpa kādā apsniegušā pakalnā un atspiedās pie priedes. Ilgi viņš domāja, attālāko priežu galotnēs lūkodamies, nopūtās beidzot un sāka nākt atpakaļ. Uz leju, ar vienu zemāk viņš murmināja, un tā gribējās uz augšu tikt, lai būs citi laimīgāk un sev uzticīgi. Gudeniem soļiem viņš atgriezās pie tiem pašiem dārza vārtiņiem un pazvanīja. Papriekš 2 reizes ātri, vienu pēc otras un tā 3. vēlāk. Pēc kādas minūtes nokrakstīja atslēgu un dienestniece viņu ielaida. Jankundze jūs lūdzu uz savu rakstāmo istabu, viņa pakniksēdama teica. Viņš novilka priekšnamā mēteli un kalošs un lēni pieklaudzināja. Iekšā. Zalvi Jankundze sēdēja stumjamā krēslā ar siltu apsegu pār kājām. Piedodiet, mans draugs, ka nevar jums pretī iet, viņa teica tam roku pretī stiepdam. Neesmu gluži vesela. Apsērieties tā, lūk pret gaismu un sakiet, kur jūs likāt savas spožās acis? Izdzis, Strautmalis klusu atbildēja. Izdzis, sajauno atkārtoja, tā daudz, kas izdzies. Vai jums daudz raižu bija pa šo laiku? Daudz. Nāciet tuvāk, cik jums mīksti mati, un lēni slīdēņi slaidīja pirkstiņam caur matiem. Strautmalis nejauši pastījās uz viņas otru roku un izbrīnījās, cik tā bija balta, gan arī caurspīdīga. Kādēļ jūs agrāk nenācāt, viņa jautāja pēc īsas klusu ciešanas. Strautmalis neatbildēja. Nabaga draugs, viens pats visu laiku viņa nopūtās. Strautmalis pacēla acis uz viņu. Jankundz, viņš kaut iesāka. Es nāku kā nabaks pie jums un kā noziedznieks. Esmu nabaks tapis cerībās un ticībā uz sevi, un esmu noziedzies pats pret sevi, pats pret saviem ideāliem. Tagad es gribu nomaksāt savus parādus un izpirkt savu noziegumu, bet bez jūsu palīdzības es tā nevaru izdarīt. Vai jūs būtu ar mieru glābt mani? Vai jūs gribat tapt mana laulātā draudzene? Jaunā nodūra acis. Man prātā, ka mēs reiz runājām par citādu cēnu, viņa klusu teica. Tie bija citādi laiki. Toreiz jūs vēl domājāt, ka es
stāvot pāri par jums, un es tā padomāju. Tagad man ir atvērušās acis. Nu, es redzu, kā tas ir. Es nevaru jūs celt uz augšu. Jūs stāvat daudz augstāki nekā es, un tādēļ es jūs gribēju lūgt, aizmirst manu toreizējā neprātīgo iedomu un tapt man par sievu. Straucmāl, vai tiešām jūsu raizes darījušas nespodras ne tikai jūsu acis, bet arī jūsu dvēseli? Kādā ziņā, lai es stāvētu augstāk par jums? Jūs gājāt to ceļu, kur bijāt pati izvēlējusi. Jūs neskatieties ne pa labo, ne pa kreiso. Ļaudis ganīja jūs, lika savu morālisko olekti pie jūsu auguma un raustīja degunus, bet jūs teicāt, es dzīvošu savu dzīvi tā, kā es to gribu, un jūs viņu tā dzīvojāt. Es arī reiz sacīju tos pašus lepnos vārdus, bet es nedzīvoju tā, kā gribēju. Kā lielīgs skolas puika, kas sacījās pārpeldēt pār ezeru, es bēgu atpakaļ uz krastu, pirms vēl biju ūdenī līdz krūtīm. Nav lielāka nozieguma pasaulē kā tas, kura dēļ cilvēkam jānosargs pašam savā priekšā. Nav lielāka nespēka kā tas, kad cilvēks stāv ienaidā pats ar sevi. Nav briesmīgāka darba, kā pacelt roku pašam pret saviem bērniem. Un es esmu nomaitājis savu gara bērnu, jau pirms viņš ir raudzījis dienas gaismu. Tā vairs es neuzmodināšu, bet kā viduslaiku bruņnieks es gribu celt uz viņa kapiņa baznīcu un pats gulēt uz mutes aiz šīs baznīcas sliekšņa, lai dievlūdzēji mītu mani pa kājām un ar šausmām sirdī rādītu notāliem mani saviem bērniem un teiktu, tas lūk ir tas, kas nokāva savu bērnu, savu vienīgo bērnu. Vai jūs vēl ar vienu nevarat apmierināties tās neapdomības dēļ, tā parāda dēļ, kuru ietaisiet viņā naktī? Jaunā līdzcietīga vaicāja. Vecis stāstī min Ādamu, ka tas tapis gan arī 1000 gadus vecs. Vai jūs domājat, ka viņš reiz apmierinājās par visu to, ko zaudējis pats savas vainas dēļ? Es saprotu, ka tas, kas akls, piedzimis, gan šad un tad sajūtīs varbūt tā kā tumša ilgošanos pēc kaut kā drošāka, klajāka, pēc kaut kā tālāka, pēc plašākas pasaules nekā ir tā, kuras robežas viņš aizsniedz ar saviem pirkstu galiem. Bet tomēr viņš nekad nesajūtīs tā nemiera, vai iekšējo pārmetumu, tā rūgtumu par sevi kā tas, kas izpostīja savu dieva doto gaismiņu pats pārgalvīgā prātā. Mana paradīze, mans ideāls, man acu gaisma, mana dzīves vienīgā nozīme bija tā, pierādīt neticīgai šo laiku pasaulē, ka tikai tas kapitāls, tā manta klausa cilvēkam, ko viņš darīs sev par vergu pats ar saviem sviedriem. Es gribēju palikt uzticams tai pārliecībai, ka katrs svešs, pašu nepilnīgs kapitāls, ko mēs laižam klāt pie mūsu darba, ka tas dara mūs pašus sev par vergiem. Nopērk mūsu miesu un dvēseli, nakts mieru un goda prātu, mīlestību un sārtu svaigus, arī kāda Mateo sīrimi. Viss var būt, ka šī mana pārliecība ir nepareiza priekš pasaules, bet es viņai ticēju. Jā, es viņai ticu arī tagad. Vēl es svētos pa dubļiem un ticu tām zvaigznēm, ko reiz redzēju pie debesīm. Lietus līst, vējš gaudo, visur tumšs, visur dubļi. Bet es ticu šām zvaigznēm un kautrījos pats no sevis un savām dubļainajām drēbēm. Apmierināties. Šais dubļos, šai sūcībā apmierināties. Un zināt, ka viss zudis, viss izpostīts paša vainas dēļ. Nu, Jankundz, akmeņi man jāveļ viens pēc otra, līdz būs diezgan priekš baznīcas mana nokautā bērna kapa. Tagad jums atkal mirdz acis, jaunava lēni teica. Aiz mākoņiem tiešām ir gaišāks nekā te apakšā. Bet izstāstiet man savus nodomus tuvāk. Jūs gribat no saviem parādiem vaļā tikt? Jā, nokratīt, samīdīt visu to. Un naudas jums tūliņ vajag? Tūliņ. Jaunā pasmaidīja. Tad jau nekas neatliksies, draugs, ka tomēr jums būs vēl jātaisa parādi. Tavas karstām pēdām salauzties, tā baznīcas likumi neatļauj. Baznīcas likumi vai tad cita izteikts vārds drošāks nekā mūsu pašu solījums un griba? Jā, kas zīmēs uz mūsu jūtām, bet līdz mēs runājām par parādiem, tad mēs paši no sevis nevaram uzstādīt diezin kādus vekseļu likumus. Būs jāpietiek ar tiem pašiem vecījiem.
Piedodiet, draugs, ka es tā maisos ar pasaulīgām lietām visu nelaimē. Darīsim, nu, ja jums nekas tur nav pretī, šitā. Mans baņķieris jums izmaksās, teiksim, 700 000 rubļu, par ko jūs man izdosiet pirmo obligāciju uz jūsu īpašumu, kas ienes 5% gadā. Bet par to otro jautājumu, viņas balss paklusāka, ticiet, jūs man esiet dārgs, un šī stunda man atlīdzinās visus šos pagājušos gadus. Es jums pateicos, draugs, par to. Bet visam tam jau vēl laika diezgan. Jūs redzat, es pat laban nevar lāgā ne pakustēties, tā taču man nevar ne līgavas drēbes pašūt. Un es taču reiz gribētu tā stāvēt ar šķidrautu un nedraugs, šķidrauts un mirts lepaliek. Kam sevi apkrāpt, mans dārgais, nelaimīgais draugs? Strautmanis noslīga viņas priekšu atceļos. Lēnām viņš novilka gredzenu no pirksta, tas bija Marijas sprausts. Viņš saņēma Zalvijām kundzes bāli glezno roku un gribēja uzmaukt viņai šo gredzenu pirkstā, bet rokas viņam sāka drebēt, un piepērš kaut kas karsts viņam ieskrēja no krūtīm acīs, viņš nesaredzēja vairs nekā. Nē, draugs, jau nav laikam nomanīdam viņa jūtas, teica, mums nevajag ārēju zīmju. Mūsu nelaime, mūsu vientulība kaļ savu gredzenu mums stiprāku par zeltu, un mūsu sen neredzētās zvaigznēs lasām šā gredzena ieraksts. Bet arī uz savu pirkstu Strautmanis vairs neuzmauca šo gredzenu. Šķiroties jauno, solījās atsūtīt savu baņķieru ap 4 uz Strautmaņa viesnīcu, lai tas tur izlīdzinātos ar veco Mārtiņu. Dienestniece izvaida Strautmani pa vārtiem. Jau ilgāku laiku Strautmanis sēdēja viesnīcā savā istabiņā viens pats ar savām domām. Metās jau tumšs, bet viņam negribējās ieredzināt lampu. Viņš domāja, tā apmēram esot pa sirdi kuģiniekam, kas vakar vētrai trakojot iemetis lādiņu jūrā un sēd ostā uz savā kuģa un zina, ka 3–4 dienās tas būs izlāpīts. Pie durvīm spēcīgi klaucināju. Uz Strautmaņa saucienu ienāca kāds cilvēks, apstājās, sataustīja pa krēslu drēbi, pakaramos novilka mēteri. Mēs gan šķiroties nelaikā teikuši uz redzēšanos, bet, ka mums būs jāstiekas neredzoties, tas ar nebija norunāt. Ienācējs teica, Strautmanis pazina, tā bija Zandena balss. Tur pie galda ir krēsls, Strautmanis atbildēja. Pateicos, esmu tiešām drusku noguris skraidīdams. Vai jūs jau ilgi pilsētā? No vakar rīta. Vai jums kāds atsmirklis laika? Ir. Man vakar pēc pusdienas tika piedāvāt kādu obligācijas jūsu īpašumu. Vai jūs viņu nopirkāt? Nē, atlikuši šovakar. Gribēju iepriekš ar jums tikties. Sakiet man atklāt, Strautmanikungs, vai nebūtu jau laiks, ka mēs sāktum izrunāties kā prātīgi cilvēki un nevis kā ietiepīgi zēni? Kādēļ nē? Izrunāties var. Cik esmu pārliecinājies, tad jūs pat labāk atrodaties lielās naudas grūtībās. Es zinu, ko ir vērts jūsu īpašums un jūsu meža līgums, bet jūs paši redzat, ka nevienu, ne otru jūs nespējat izlietot kā pienākas. Bez apgrozamā kapitāla jūs mūžam lakstīsiet kā asaris pa smiltīm. Es domāju, tas cilvēkam samaitā visu prieku uz darbu, ja viņš pie katra soļa dzird savas važas žvadzam. Tur jūs izsakāt ļoti daudz patiesības. Jūs atkal no savas puses zināt, ka man mūsu meža līgums nebūtu nogluži paprātam. Es labprāt ciestu ievērojamas zaudējumus, ja tiktu no viņa vaļā. To es pilnīgi ticu. Mūsu intereses tik tālu vienas otrām pretī, ka mēs daudz spēku izšķiežam taisnī nevajadzīgā kārtā, tikai viens otru apkarodami. Es esmu ilgi no visām pusēm šo lietu pārdomājis un nācis pie tā gala spriedumā, ka tāda saimniekošana ir neprātīga. Bet viņa neveiksies, kamēr mūsu savu īpašumu nesanāks vienās rokās. Tikai iekārtojot mūžus, mežu un fabriku darbību par kaut ko organisku, mēs varētu vissekmīgāk izmantot mūsu dabiskās bagātības. Gluži manas domas. Bet jums latviešiem ir tāds smalks sakāms vārds. Kopu cūka nebarojas.
Tam es ticu. Tādēļ es arī nebūtu sajūsmināts par sabiedrību. Tas ir slikta, nebūtu arī tā, bet man liekas tomēr pareizāki, ja tikai viens no mums ir īpašnieks par visiem šiem īpašumiem. Un tas gan gribētu jūs būt. Man šķiet, ka tas visdabiskāk iznāktu. Jūs taču nevarat priekšfabrikām dabūt diezgan daudz naudas. Kā tad jūs vēl varētu domāt par muižas pirkšanu? Es turpretī varētu ne tikai izmaksāt jums pāra 100 000, tas ir jūsu līdzinājos parādus līdzi ieskaitot, bet arī ielikt vajadzīgo kapitālu fabrikās. Turklāt es zināms ar lielu prieku uzticētu jums pašiem šo fabriku vadīšanu pret pienācīgu algu un procentiem. Pateicos par uzticību, bet kādēļ tad jūs, fon Zandena kungs, agrāk nenācāt ar šo priekšlikumu? Es esmu teicis domās, ka jauniem apdāvinātiem cilvēkiem jāļaujas paši rēķini iepazīties ar pasauli. Man jūs, fon Zandena kungs, esat šo rēķinu sataisījuši diezgan sālītu. Zinu, netrūks jau nekā no tā, ko cerējāt dabūt no dzelzceļa biedrības, varbūt ies pat tam vēl pāri. Es te nerunāju par naudu, bet mani paši jūs esat pataisījuši par 10 gadiem vecāku. Jā, šādas lietas krīt uz nerviem, bet jūs arī bijāt par daudz straujiši kā jauns kūmeļš. Uz šo jaunību jūs esat man arī ierēķinājuši līdz šai mācības naudā. Jūs teicāt tur par manu līdzinējo parādu līdz ieskaitīšanu pērkamā summā. Es nezinu, ar cik jūs domājat samaksāt šo manu jaunību un jaunības ticību. Visādā jau šādām mantām takse. Bet man liekas, ka mēs taisni par šo taksi nevarēsim vienoties. Jūs mani par daudz esat vazājuši pa dubļiem. Tas, Trautmann, jūsu vecā vaina. Pie veikalietām jūs to pat sentimentāli. Kas noticis vairs nav darāms. Aizmirsīsim to visu. Nē, neaizmirsīsim viss. Nevar aizmirst tādu lietu. Un samaksāt jūs viņu arī nevarat. Tad, laikam, gan mums neiznāks vienošanās par manu fabrikas pārdošanu. Mīļais Trautmann, vai tiešām jums vēl nav diezgan zaudējumu? Jūs taču redzat, ka divi vēlni vienā purvā nevar satikt, un mēs nu esam vienā purvā sagadījušies. Sakiet, kā tad jūs domājat šo problēmu atrisināt? Es pirkšu jūs muižu. Joks paliek joks, un veikals paliek veikals. Es nācu šurp tiešām uz veikalu, ne uz joku. Es nejokoju. Es nesaprotu, vai tik zināt, kur jūs sēdāt sadabūt vajadzīgo kapitālu? Es pirkšu uz nomaksu. Uz nomaksu, bet kad nu es nepārdodu uz nomaksu, es jūs piespiedīšu pārdot. Zandens brītiņu cieta klusu. Pierodiet, vai jūs beidzamās dienās neesat mocījušies ar lielām galvas sāpēm? Nē. Vai atmiņa jums vēl laba? Vai jūs zināt, cik jums pašlaik ir parādu? Zinu. Un ko jūs domājat darīt ar šiem parādiem? Visi vekseli taču nenozudīs. Nozudīs? Kādā ceļā? Es viņus izpirkšu. Tad jau jūs, laikam, šodien būsiet sadarbinājušies vai vinnējuši lielo vinnestu? Es sadarnājos, fon Zandena kungs. Tas ar pieder pie tām lietām, kuri jūs nevarat man samaksāt. Atkal brītiņa klusums. Es redzu, ka jūs tomēr izsprūkat no dzelžiem apmēram kā lapsa, nokojas sev ieslēgto kāju un aiziet. Neticu, ka diezin cik tālu tiksiet tā uz 3 kājām. Tālu vai tuvu, bet līdz jūsu muižai tikšu. Bet manā muižai jūs taču netiksiet, kamēr es tur būšu. Gan ja jūs aiziesiet. Lūdzu, runājiet mazliet skaidrāk. Cik ilgi jūs domājat no saviem mežiem man izdot tos kokus, ko es pēc mūsu līguma varu pieprasīt? Cik tad jūs varat par gadu izlietot? Turpmāk izlietošu katru gadu 30 000 kubikasu. Vai domājat līdumus dedzināt? Nē, fabrikā, zināms, tiks izlietots ar katru gadu vairāk, bet viss tomēr nē. Uz to, kā rādās jūs dibināt savas cerības, ja tā būtu. Un tādēļ jūs arī polaties man mazināt apgrozamo kapitālu. Viss var būt. Vienu lietu jūs tomēr esat aizmirsuši savā prieķinā. Kuru?
Koki jums jāliek pievest līdz Dzirnavām. To es zinu. Pie Dzirnavām ir dzelzceļa stacija. Ar zinu. Ja nu es visu to malku, kuras nevarētu izlietot fabrikās, pārdodu dzelzceļam, 1,5 rubļa par asi es jau nākošos gados pelnīšu. Turpmāk vairāk, ja jūsu meži ilgi izturēs. Zandens ilgu laiku cieta klusu. Kā tad jūs samaksāt man muižu? Viņš beidzot vaicāja tai pašā mierīgajā balsī. Es to sadalītu gabalos un pārdotu zemniekiem ar kredītbiedrības palīdzību zināms. Un mežus? Tos es savienot ar purvu un fabrikām par vienu saimniecību. Savu mežu fabrikas drīkst taupīt, tīpaši, ja viņām vēl tik daudz dedzināmā, cik vilku purvā derīga torfa. Purvi, meži, ūdeņi un fabrikas par vienu organismu, vai zināt, tās nav nemaz tik sliktas domas, Strautmaļi, kādēļ mums vajadzēja naidniekiem būt. Strautmalis paraustīja plecus. Viss vien algu, Zandens piecelmies piezīmēja. Vai jūs brauksit uz māju? Laikam rītu. Ar pēcpusdienas vilcienu? Laikam. Tad iznāks braukšana kopā, man zirgi būs pretī. Ja patīk telpas manās kamanās diezgan, tad varam arī tuvāk pārspies jūsu priekšlikumu. Uz redzēšanos. Zandens apvilka mēteli. Ak jā, viņš jau uz durvīm stāvēdams vēl piebilda. Īsteni ņemot, tam vairs nav nekādas nozīmes, ka mēs tā pa niekam ķircināmies. Rīt jūs varat dabūt savu naudu no dzelzceļa valdes. Zināms, ja jūs jau šovakar būsiet ar Līgavas naudu nolīdzinājuši galvenos parādus, jūs savu obligācijas varat šovakar dabūt pirkt. No kā? Un par cik? No kā cita, kā no vecā Mārtiņa? Kāda balss koridorā iesaucās. Un par cik? Barana kungs nezinu, vai to atminēs. Nāciet iekšā, vecais draugs, Zandens smējās. Iededziniet toku šuguni, vecais Mārtiņš, nav nekāda pūce. Strautmanis ieredzināja lampu. Vienāds Mārtiņš līdz ar savu meitu. Zandens paskatījās uz milzīgo jaunavu, tad uz Strautmali, tad uz Mārtiņu un atkal uz Strautmali. It kā viegla nožēlošana pārlaidās pār viņas seju. Kādu obligāciju tad jūs, Mārtiņ, gribējāt pārdot? Zandens ievaicējās, kad ienākušie viesi bija apsēdušies uz Strautmaļa pasniegtiem sēdekļiem. Kādu obligāciju? Nu, jūs, kungs, zināt gluži labi, kāda obligācija vajadzīga priekš šo jauno cilvēku. Jūs gan domājat, ka viņa ir pie to piedzērušo ķirbīsi, bet viņa ir pie veco Mārtiņu. Zandens kodīja lūpas. Vai tiešām jūs dabījāt viņu rokā? Strautmalis uzbrunāts iesaucās. Kāpēc, lai vecais Mārtiņš nedabū viņu rokā? Bet vai zin, tā bija tā gudrība no manu meitu. Mana meita saka, tevs, ka tie direktori varēja sastādīt protokolu par obligācijas pārdošanu, vakar viņi tūliņ pēc to kasi aizgāja proji, un šodien Strautmali bija agrāk tur nekā viņi. Liecinieki ir? Tā lūk, teica mana meita. Un tā es prom pie to lokano pligalvi, saka draudziņ, es saku atdot to papīra labu. Tur protokolu nav iekšā to kārtību. Izlaucies viņš uz vienu pusi, izlaucies uz otru pusi, bet vecais Mārtiņš neatlaižas. Aizjām uz to direktoru. Es saku, paturi to parādu un citu atdot tam pligalvim, bet tas pligalvs atdos man to obligāciju par parādu maksu negrašu vairāk. Beigās es viņam iedevu vienu piecnieku, lai dzer uz jauna kunga veselību, bet obligācija man ir te. Cik kad jūs gribēsiet peļņas tiesas, Zandens jautāja? Es pats zinu, cik es gribu peļņas tiesu. Es tā nekā citi vācieši. Es saku, tas Strautmali ir viens ontlīgs jauns cilvēks, viņam jāpalīdz, un mana meita ar saka, viņam jāpalīdz. Lai viņi izlīgst paši. Jauni cilvēki paši labāk saprot savu lietu. Jaunavai, kā rādījās, gan bija sevišķi nolūka ar šo obligāciju. Viņa sasais, kā īlēns skatiens, likās to liecinām. Bet Zandenam klātesot tā kautījās izteikt savas sirds domas.
Un, kad beidzot vēl atnāca Zalvija Jankundzes baņķieris un noskaitīja viņai priekšā visu izlikto summu līdz ar 1000 rubļu peļņas, tad laikam arī galva uzvarēja sirdi, un galvas devīze tādos brīžos ir labāk 1000 rubļu rokā nekā šaubīgs tautietis kokā. Otrā dienā Zandenes aizbrauca reizē ar Strautmanu uz māju.